Esiet sveicināti nākotnes parka video skatītāji! Kādu laiku neesam tikušies, un tāpēc, lai kompensētu šo mūsu prombūtni, mēs uzreiz jums piedāvājam iepazīties ar divām mantām. Viena no tām ir LG DM2350D 3D monitors, un otrs ir LG Optimus 3D telefons. Iemesls, kāpēc mēs šīs abas mantas skatāmies reizē, tāpēc, ka pēc maniem uzskatiem viņas ir savstarpēji saistītas. Ar ko ir unikāls šis te Optimus 3D telefons? Protams, ja es saku 3D, tas nozīmē, ka tur ir kaut kādas telpisko video padarīšanas. Kā redzat, aizmugurē ir divas videokameras. Tas nozīmē, ka šis te telefons spēj filmēt un fotografēt stereoskopiskajā režīmā. Katra no šīm kamerām ir ar 5 megapikseli izšķirtspēju. Respektīvi, mēs varam ņemt šo te telefonu, filmēt, fotografēt visu sev apkārt esošo, un pēc tam uz šī te paša telefona, kas ir pats interesantākais, bez jebkāda brīļu palīdzības ņemt un skatīties šos te telpiskos video materiālus. Es varu teikt tā, ka šis ir pasaulē pirmais 3D mobilais telefons, kas spēj gan filmēt, gan parādīt šādu veidu attēlus. Un priekš pirmā šāda veida telefona tā attēla kvalitāte, ko mēs redzam, ir pārsteidzoši laba. Telefons ar Android operētāju sistēmu varētu teikt standarta Androids, ja? No 2X, LG Optimus 2X, viņš neko baigi daudz neatšķirās, bet tā 3D feature, tas ir kaut kas pavisam jauns un patiešām unikāls, kas izraisa milzīgu smaidu sejā un tādu kā wow efektu, kad mēs tiešām varam ņemt un skatīties telpiskus materiālus šeit telefonā, piemeklējot mazliet leņķīti un bez jebkādu speciālo brīļu palīdzības. Filmējot telpiskajā formātā, mēs varam iegūt 720 jeb HD izšķirtspējas video materiālu, bet ja mēs šo telpisko formātu atslēdzam, tad jau mēs iegūstam Full HD izšķirtspējas video materiālus. Tad, kad ielūkojamies pašā telefonā, mēs redzam Androids, kā jau Androids ar 2.2 versiju, ko it kā var arī atjaunināt uz 2.3 Android operētāja sistēmas versiju, kas ir jaunāka. Ikdienā lietojot nekādu 3D padarīšanas tur ārā nelien, bet, protams, ja mēs gribam palūkoties bildītes, video materiālus, uzspēlēt kādas spēles, tad jā, mums kļūst pieejams speciāli 3D Space izvēli, kur mēs jau arī telpiskā formātā varam izvēlēties spēles, galerijas, YouTube. Kvalitāte ir tiešām laba, autobraukšana vai kaut kāda šaušana, kaut kas tam līdzīgs. Teiksim tā, mobilā spēlēšanās jau ir pacēlusies atkal jaunā līmenī. Būtiski, kad mēs vēlamies šo 3D materiālu skatīties telefonā, mums šis telefons jānovieto 30-40 cm attālumā un mazliet tā kā jāpielāgo leņķis, kādā mēs vislabāk redzam. Katram varbūt tas ir mazliet citādāk, bet ir jāatrod šis angliski viņu sauc par sweet spot, jeb saldo punktu, kurā mēs vislabāk varam šo telpiskumu redzēt. Vislabākais telpiskuma efekts rodās tad, ja mēs skatāmies tieši pretī. Ja mēs skatāmies mazliet slīpi, to telpiskumu var redzēt, bet viņš jau tā kā zūd. Tāpēc vislabāk šo materiālu baudīt vienam pašam ar telefonu rokās. Ja gribās parādīt citiem kaut ko no tā visu, ko esam safilmējuši, var, protams, arī kolektīvu apskatīšanu taisīt, bet, manuprāt, daudz ērtāk jau tad ir izmantot šādu te 3D monitoru. Tas, ko mēs esam izdarījuši, es esmu iespraudis USB kabeli, kas ir telefonam līdzi lādētājs. Iespraudis šo te kabeli USB līdz monitorā un pieslēgšu viņu arī šeit, pie telefona. Tad mums telefonā jāaktivizē USB atmiņas režīms, un tad mēs jau varēsim pašā datora monitorā apskatīties fotogrāfijas, vai paklausīties mūziku, kur gan nav tur nekādā 3D formātā, un, protams, arī apskatīties uzņemtos video. Kā jau teicu, tā kā šis ir 3D monitors, tad mēs uz viņa varam skatīties ar telefonu filmētos video materiālus. Šim telefonam ir arī HDMI pieslēga vieta, un, protams, ka arī monitoram ir HDMI pieslēga vietas, un tad mēs varam arī patiešām ar HDMI kabeļu palīdzību atskaņot video materiālus uz šī te monitoru vai uz jebkuru televizoru. Man vienkārši par rokai nav mini HDMI štepselīši, tāpēc izmantoju USB savienojumu. Televizoriņam, jeb pareizāk sakot monitoram, ir līdzi komplektācijā brilles. Šādas te pavisam vieglas plasmasas brillītes. Un šādas te vēl vienas klipšveida brilles, ko es varu te tā uzkabināt priekšā savējām brillēm optiskajām. Bet, ja godīgi, es esmu pieredzis arī uz savām fiziskajām brillēm uzlikt mierīgi šīs te un skatīties. Varbūt izskatās ārā dīvaini, bet, redzamība ir absolūti ok. Un tad, ja gribās tomēr vairāk pašikot, tad ir pieejams arī tādas dizaina brilles 3D. Kas ir būtiski, jūs jau redzat, ka viņas ir ārkārtīgi vieglas, parastas, nekādas lādēšanas, nekāda baterija tie nav. Tās ir parastās pasīvās brilles.
Pašreiz viņš viņa defaultā atskaņo dalītajā formātā, tad mums vienkārši jāaktivizē ar pulti uz monitora 3D funkcionalitāti. Un kā jau mēs redzam šeit ekrānā, šis monitors ir spējīgs arī konvertēt parasto, jeb kādu veidu video materiālu, kaut vai Windows interfeisu, vienalga kādu bildi, ko mēs viņam barojam iekšā uz telpisko formātu. Tā saucamā reālā laika 2D uz 3D konvertācija. Ja mazliet vairāk iepazīstamies ar monitoru, tad pēc būtības tas ir parasts, normāls datora monitors ar Full HD izšķirtspēju. Varam izmantot gan ikdienas darbiem, gan arī, protams, datorspēlītēm. Labums, ka mēs arī šīs datorspēles varam baudīt 3D telpiskajā formātā, kas, es domāju, iepriecinās nevienu spēļu manieku. Vēl ir interesanti, ka šim te monitoram ir iebūvēts televīzijas tūneris, jeb TV uztvērējs, respektīvi mēs viņam varam piespraust parasto antēnu un skatīties mūsu digitālās televīzijas pārraides, nodrošina virszemes televīzijas apraidi. Šī monitora cena ir aptuveni 250 lati, bet vismaz uz doto momentu man vēl Latvijas internetu veikalos viņu atrast neizdevās. Tātad tas ir pavisam tāds liels jaunums. Kas man pašam likās ļoti feini, cik gan to bieži jums ikdienā nāksies darīt, bet monitors ir ārkārtīgi viegls. Tas, ko es varētu piesaukt par šī te monitora mīnusu, ir visas šīs te glancētās virsmas. Nu, nevaram mēs viņam nekur pieskarties, kā nepaliek pirkstu nospiedumi virsū. Protams, arī putekļus turienes krājās, un ja mēs gribēsim viņu pucēt, tīrīt, ar laiku šī glancētā virsma saskrāpēsies. Nu, tāda plasmasas specifika. Kas attiecās uz šo te pašu telefonu LG Optimus 3D, tad šī aparāta cena grozās kaut kur stabili virs 3,500, vairāk jau pie 400 latiem. Tīri no dažādiem benchmarkiem un tam līdzīgi, cik man nācās apskatīties internetu testos, tad viņš kotējās it kā mazliet augstāk un ātrāk par LG Optimus 2X divkodola telefonu. Nu, lūk, un ja man personīgi būtu jāizvēlās pa vienu cenu iegādāties 2X vai kādu te 3D telefonu, es noteikti izvēlētos šo, jo man tiešām sagādā lielu prieku iespēju nofilmēt video materiālu telpiskā formātā, vai tie būtu bērni, vai tas būtu kaķis, vai tie būtu kaimiņi, vai tas būtu, nezinu, plīvojoši puķīti, pļavā vai kaut kas tam līdzīgs, tas telpiskums tiešām ir ārkārtīgi patīkams un interesants. Un ja mēs šīs te abas lietas saliekam kopā, nu tad jau pilnvērtīgi mājas izklaide ir garantēta.